Dāmas un kungi, šodien mēs veiksim eksperimentu ar riepu spiedienu. Cilvēki būtībā domā, ka tas kāda starpība, bet tam vajadzētu būt kaut kādai starpībai. Tur ir ļoti liela starpība. Paveikts riepas spiediens nozīmē ilgu riepas kalpošanas mūžu un drošu braukšanu. Jebkuru atkāpi uz augšu vai uz leju, uzreiz nes līdzi daudz dažādas problēmas un zemūdens akmeņus. Viņš tagad, kad cilvēki runā, mūsu eksperiments nav vienkārši lieta. Tur ir baigā enerģija, gatavošanās, domāšana, rekvizīti vajadzīgi kaut kāda zināšanas. Jā, un vajag arī sponsoru. Jā, jo visas tās lietas, ko es arī ikdienā redzu, ko tu daudz ko dari, tas viss jau maksā laiku un naudu īstenībā. Šoreiz mums būs foršs eksperiments par riepas spiedieniem, un to nodrošinās mums Cēlons. Ja kāds gaida, ka tā būs tīrākā Cēlona reklāma, tad neceriet, nebūs. Te ir cits stāsts, jo Cēlona pēdējo 2 gadu laikā ļoti daudz ieguldās tieši izglītojoša rakstura par dažādām tēmām, gan vasaras, gan ziemas riepām, tieši lietošanā. Un tas ir tas veids, kā Cēlona faktiski mēģina pievērst uzmanību drošībai uz ceļa. Viss, tad mēs ņemam mašīnu, paskatāmies, kādai jābūt riepas spiedienam. Te parasti mēdz būt rakstīts. Tātad te mums ir, ja braucam 2 cilvēki, 2,5 bāri. Nu ko, brauksim veikt pirmo eksperimentu. Pret to priedi es domāju, ka es laidīšu vaļā. Tankš. Priedzi mēs atlaidām. Priedzi tā pilns, es zinu, pie kurējā. Tā, un ripojam. Tagad jau ir, metri kādi, 200 nobraukt, ir 40 km/h. Rēku manējā brigādīt visi arī gaida. Tā, tagad būs nokrities tūliņ 30 km/h. Šitais ir neitrālajā, bet izskatās, ka smuki lēni brauktu auto uz priekšu. Viņš te bišķi ripo. Viņš aizripojas projām. Jau paustājies, lūdzu. Baigi labi ripo. Tā ir fizika. Bērni, mācieties fiziku. Ja jums ir normāli piepumpēts riepas, mašīna neiedzīgi tālu un viegli ripo. Kaut kā taču varētu apstāties. 8 km/h ripojam, stāties netaisās. 6. Vēl kaut kur viņš ripo. Tā, tikmēr jau Gins ir atnācis. Tā, stāvam. Ir. Es negaidīju, ka būs tik tālu. Man tāds sajūta bija, ka tu nekad mūžā neapstāsies, un es tā kā miesasargs tev pakaļ skrēju. Klausies, tagad darām tā, mēs esam šitik tālu tikuši ar normālām riepām. Man baigi nāga uzzināt, kā tika brauc ar pustukšām. Es tad nolaidīšu līdz kaut kādu, 1,2. 1,5? 1,5 drīzāk. 1,5. Es domāju, tā būs tuvāk realitātei. Jā, tātad 1,5 visos riteņos. Riepu spiediens var mainīties no vis kaut kā. Tur var būt mazs caurumiņš, var gar diska malu laist. Jā. Ventīls. Pie riepu maiņas, starp citu, pērkot jaunas riepas, rekomendējams arī ventīlu nomainīt. Viņš arī sakās, tas netīrums ejiet garām. Jā, tie ir daži eiro. Ticiet man, vienreiz ieguldot tur kopā, 11 eiro tur sanāks, bet nebūs pēc tam jāatgriežas dēļ tā, ka ventīls laiž gaisu, un tas ir pēc tam atkal pusdiena ir sabēgta. Mēs bezbiedīgi neraut ārā tos ventīlus, kuriem ir spiedienu devējs iekšā. Esam pie otrā eksperimenta soļa. Tā tad aiziet un tankš un ripojam. Tagad ir 40. 30 mēs gaidījām ļoti ilgi. Šoreiz 30. Tad pienāca pie sētas stūra. Tagad ir bišķi agrāk 30. Labi, tas pagaidām nav zinātnīgs, bet pēc sajūtām man šķiet, ka mēs ripojam daudz švakāk nekā iepriekšējā piegājienā. Man liekas, ka es tur kaut kā 25 km/h līkuma pēc tam iebrauc. Tagad es palicis jau 9 km/h, 8, 7. Dāmas un kungi, starpība ir daudz lielāka nekā es gaidīju. Viss, es esmu apstājies. Ko nozīmē apstājies jau? Es nav nopietni. Viņš tagad skrien, viņš negaidīja. Kad tas viss apstāsies tik ātri. Piedod, draugs, es nezināju, ka viņš apstāsies tik ātri. Tas ir negaidīti. Jo uz aci normāla riepa. Neviens nepateiek, ka viņa ir pustukša. Bet neripo vispār. Tā starpība par šo te vienu bāru riepā... Ir nenormāli milzīgi. Tas ir... Nē, es negaidīju, ka būs tik liela. Cik tu dod 100 metri pāri? Tur ap stūru, es domāju, 200. 200.
Tā ir dramatiska starpība. Un, ja mēs rēķinām tagad, cik maksā benzīns, un ja kāds brauc ar bukstušām riepām, viņš jau nečukstē par benzīna cenu. Viņš vienkārši tērē naudu bezjēgā. Zini kā, tad, kad reiz gadā vajadzētu mainīt eļļu, Jā. vai arī kaut kā tehniskā apkopa mašīnā. Ko tu aizved, ka tu lietas vasarā, es nomēru? Nomēru. Pirms atvaļinājumā, pirms garāka brauciena. Pauli, tu vari lūdzu izgriezt riteni līdz galam. Tā, es gribu vienu skaties. lietu parādīt. Tad, ja ir zemes spiediens, vidus būs drošībā. vidus būs ok, un viss balstās uz šīm sānu daļām vairāk. Un līdz ar to šis protektors būs riktīgi nodilis un abas puses. Ja ir viena puse, šis nav spiediena jautājums. Tas ir vairāk savirze, līkumi, tas kaut kas cits ritošā vēl kaut kas var būt. Ja ir vienādi smuki ārējās malas, tas ir tikai un vienīgi spiediens. Pamēģinās, kā tas ir. Tu brauc ar pārpumpētām riepām. Pirmais, ko es uzreiz varu pateikt, vēl vispār neko nedarot, baigi skan. Tā kā pirms tam nebija tādas skaņas salonā, tāds bum, 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 bum. Viņš tā kā bungas rīp. Mēs turam tātad tos savus iecerētos 50 km/h un metam ārā. Neintrālajā ripinā mierīgi. Tagad mums sanāk ir spiediens, kad ir paaugstināts līdz 3 bāriem. Un šitā ir tā vieta, kur mēs apstājamies pie normāla spiediena. Tā kā es pieļauju, ka mēs aizreposim varbūt mašīnas korpusu, varbūt 2 mašīnas korpusus tālāk. Tā esam vecajai vietai pāri. Čau, čaļi, ne tur gaidījāt. Tā mēs te mierīgi ripojam. Un mēs te pret kalnu ripojam, viņam pat tā kā vieglāk būtu sabremzēties. Šo projām 10 km/h ripo vēl. Nu, tā kā būs Ginča jau nāk, viņam jau ir apnicis man skriet pakaļ, bet, eksperiments par eksperimentu. Mēs joprojām ripojam. Vēl ripojam un... Tagad ir apturēts. Te mēs esam. Nelikās. Man likās, ka būs 2 mašīnas korpusa aiz tās vietas priekš, bet viņš kaut kā... Tas zin kā briepa, tas ir kā pirkstu nospiedums. Pēc tā var vispār daudz ko noteikt, vai viss ir kārtībā vai nav automašīnā. Un kā cilvēks ir braucis? Kā ir braucis, vai kaut kas nav gadījumā ritošo daļu, vai kaut kas nav savērsuma, vai kaut kas nav spiediena. Tas kā pirkstu nospiedums. Uz riepu paskatoties, riepinieks, vismaz riepu servisā normāls. Plus mīnus jau var pateikt, vai autiņi ir ok vai nav. Pauli nācis, kur tagad izstāstīšu, kas notiek, ka ir pa liels spiediens. Tad mēs bijām uz trīnīti uzpumpējuši. Ripoju tu ļoti labi. Ja? Bet, ja ripoja labi, tad bija maza pretestība, tad riepai saķera bija mazāk. Un tādā gadījumā pie pārpumpētas riepas viņa kļūst vairāk tā kā apaļa. Balons tāds, jā. Un vidus daļa izdilst. Un redzi, ja tas kontakta laukums plus mīnus, labi, man nav tik liela ķepa, kā saka, bišķi vairāk pa mani plaukstu, ir tas kontakta laukums. Pārpumpējot paliek tikai... Pārpumpējot, tu faktiski uz vidiņa tikai sēdi. Ja? Tas ir tavs saķers laukums ar ceļu un tavu drošības rezervi. Ne viņš vairs līkumā turās, ne viņš bremzē. Jā. Un vidus izdilst. Un vēlreiz, tehniskajā apskatē čaļi skatās, kur ir plānākā vieta. Un ne jau speciāli viņi skatās, kur ir. Lūdzu, mērē tur, kur ir. Viņi pateiks, mērē tur, kur ir švakākais. Tāpēc vienkārši vajag acis uzmest, vai kā izskatās, un vienkārši pārbaudīt. Tagad riepmaiņas laiks sākās pavasarī. Pievērstam uzmanību, viss būs super. Tad vislētāk